Labdien, mīļie skatītāji! Šodien mēs darīsim kaut ko savādāk. Es šodien negatavošu. Jūs celsieties kājās, dosieties uz virtuvi, ņemsiet bļodas, nažus, mikserus, ieslēgsiet cepeškrāsni un sāksim kopā gatavot. Šodien es skatīšos, kā jūs gatavojat. Nu labi, joks. Šodien gatavosim mēs kopā un mūsu, es teiktu, ēdiens ir kā mīlestība. Tas ir jāgatavo vai nu pa īstam, vai nemaz. Tāpēc šodien mēs ķersimies klāt mūsu gardumam un gatavosim ko īpašu svētkiem. Sveika, Ilze! Protams, ka visu vai neko. Šoreiz visu. Un ceru, ka reiz tiksimies un tikšu pie kāda kūkas gabaliņa. Es ļoti ceru, ka man izdosies arī iepriecināt. Es esmu Ilze Kupča. Draugi man sauc par Ilzīti Kūciņu. Mans sirdsdarbs ir kūkas. Tas nāk no manas ģimenes. 4. paudzē, bet ikdienā vēl es gatavoju uzkodas, mazos banketiņus, kafijas pauzes, pasniedzu meistarklases lieliem un maziem, kā arī mācu kūkas cept. Protams, es arī vēl dodos pie studentiem, kas top par pavāriem un konditoriem, mācu viņiem mīklu pamatus, mācu viņiem dekorēšanu un ieskatu kūku pasaulē. Kūkas un tā vērtība nāk no manas ģimenes. Tā ir ļoti bagātīga un stipra, tāpat kā mana ģimene. Viss to par mīlestību. Šodien raidījumā skatieties. Ir jātaisa ciet puncītis. Un satinam viņu tādā pīnītē. Tie jaunieši viņi nāk uz vairākiem pulciņiem. Vienkārši viņi grib to, viņi visu, ko grib. Un tas ir forši. Ko šodien cepsi? Šodien mēs gatavosim kaut ko īpašu, kādai jubilejai, un lai tā būtu Latvijas jubileja, mēs gatavosim svētku kliņģeri. Svētku kliņģeri ir dažādi. Tie var būt gan no pašgatavotas raugu mīklas, gan no kādas citas. Man jau kādu laiku ir ļoti laba prakse, un es izmantoju kārtaino raugu mīklu, kuru es esmu šodien nolikusi uz galda, kura jau man ir tā kā no saldēšanās etapa jau mīksta, un kuru mēs lipināsim kopā, lai sagatavotu lielu kliņģeri. Kādu kārtaino mīklu labāk izmantot? Rauga vai parasto? Mums ir kārtainā rauga mīkla, bet ir arī kārtainā bez rauga mīkla. To arī var izmantot. Viņa varbūt tik ļoti nepūtīsies, bet garšas ziņā nekas nemainīsies. Vienīgi ir cilvēki, kuri nevar lietot uzturā raugu, bet ir cilvēki, kas to var lietot. Un manam kliņģerim būs īpašs dekors, ko kliņģeriem parasti mēs reti, kad redzam dekorus. Un izcelsim, protams, Latvijas krāsas. Wow, kliņģeris! Tas man arī atgādina bērnību. Vecās mammas gatavots ar sviesta drumstalām. Garšīgi. Jā, mums arī būs drumstaliņas. Es parādīšu, kā viņas gatavot. Jūs redzat, ka es pat neizmantoju ne miltus, ne rullīti. Viņa ir atlaidusies tā mīkliņa, un viņa ļoti ir elastīga. Viņa pat staipās. Šeit viss notiek ar rokām. Ja? Tad neko nevajag mums lieki izmantot. Mīklu plātnītnēs mēs vidū liekam smērēm iekšā vārīto krēmu. Vārītam krēmam nepieciešams puslitrs piens, 4 olas, 12 ēdamkarotes cukurs, 12 ēdamkarotes milti. Pienu liek vārīties, tad saputo olas ar cukuru, pievieno miltus, un tad, kad piens vārās, maisot pienu, lai saputo to masu. Maisi tik ilgi, kamēr šis viss sabiezē, tādā īstā skābā krēma konsistencē. Tad mazliet padzesē un pildam iekšā kliņģeros. Kliņģeru pildījumā jūs varat izpausties. Tas var būt gan ogas, gan sēklas, rozīnes, marmelāde, šokolāde, rieksti, kas kuram ļoti garšo. Es šodien izvēlos kaut ko mazliet klasiskāku. Tās ir brūklenes, kas dos skābumiņu, ķirbju sēklas, kas aizvietos varbūt mazliet riekstus, bet būs veselīgāk. Kādas vēl sastāvdaļas mums būs vajadzīgas? Likšu arī balto šokolādi, kas Latvijai ir raksturīga krāsa. Un mazlietiņ katrā kliņģerī vēl pievienošu marmelādi. Marmelādi gan iesaku sagriezt gabaliņos, lai viņa nav tik tādi lieli klucīši mazos četstūrīšos sagriežam un liekam iekšā. Tad mēs vēl pievienosim rozīņu vietā dateles, kas ir bez kauliņiem. Izskatās, ka vidū ir vairāk nekā ārpusē. Manuprāt, ka kliņģerim ir jābūt tādam kārtīgam pildījumam, vēl jo vairāk, ja tie ir svētki, tam ir jābūt svētku pildījumam, bagātīgam.
gardam, lai tas viss garšiņas iet kopā. Nevar būt tikai salds, ir jābūt kaut kam arī mazliet skābam. Tāpēc es izmantoju vienmēr odziņas. Šoreiz tās brūklenes, bet tās var būt arī saldētas upenes, avenes. Tā, mums vajadzēs tukuma baltais sviestiņš. Tad mums vajadzēs cukuriņu. Dāna cukars, baltais cukuriņš, baltais cukuriņš. Man šeit viņš pavisam tuvu. To es arī mazliet uzbēršu uz sviestiņu. Nedaudz, mazlietiņu, lai viņš tā kā samijās kopā ar nevajag pārmērības, jo mums jau ir marmelāde, mums ir baltā šokolāde. Tad, tā, mīļie. Un tagad ir tas otrs darbiņš, kas ir jādara. Ir jātaisa ciet puncītis. Ar pirkstiņiem lipinam abas maliņas ciet. Saspiežam diezgan stingri, lai viņš neatnāk vaļā. Nav ne milti, ne olas. Strādājam rociņām. Šeit var nākt palīgā visa ģimene. Ilze, kādas ir tavas ģimenes tradīcijas un kā jūs stiprināt Latviju savā ģimenē? Mums ir ģimenē ļoti daudz tradīcijas. Svētkus tiešām mēs cenšamies svinēt kopā un pie klāta galda. Arī Latvijas dzimšanas dienu mēs izceļam Latvijas krāsas, Latvijas kontūru. Cenšamies celt galdā ēdienus, kas asociējās ar Latviju. Tās sarkanās bietes, kuras ir miksētas ar kādu baltu gardumu. Tāpat arī kūciņas vai cepumi Latvijas formāti, salvetes kārtojam uz galda. Tas viss ir tāds process. Tad, kad mēs esam sapildījuši, aiztaisījuši puncīšu ciet, es jau automātiski viņus salocīju, bet reku esmu satīšu vaļā un parādīšu, kā tas notiek. Jūs šo garo desiņu, kas bija salocīta, salocījāt uz pusi un satinam viņu tādā pīnītē. Vienkārši sagriežam. Nebaidamies no mīklas, strādājam ar viņu, jo jūs viņu veiksmīgāk sagriezīsiet, jo jums skaistāks viņš sanāks. Kārtojam uz pannas viņu, uz kuras uzklāts cepamais papīrs. Tas ir šādi. Viņš ir, bet šo formu arī, mīļā, jūs varat veidot burtu, varat veidot gliemezīti. Es vienkārši klasisko kliņģeru astoņnieku izveidoju. Un tagad ķersimies klāt oliņai. Mums vajadzēs Baltikovo oliņas. Paņemsim. Mums daudz nevajadzēs, mums vajadzēs vienu oliņu, lai pārsmērētu pāri. Cenšamies apsmērēt visas maliņas. Oliņu iedos kliņģerim tādu spīdumu. Viņš gan celsies uz augšu, viņš būs piepūties. Šobrīd es vēl pārbēršu ķirbju sēkliņas pāri, lai iedod arī ārpusītē kaut kādu akcentiņu. Viņš cepās saldiem kliņģerim, tās var būt dažādas sēkliņas, rieksti, bet to liek jau uz oliņu, lai viņas pielīk klātam kliņģerim. Šobrīd viņš mums var droši rūkt, un mēs ķersimies klāt drumstaliņām. Raidījuma turpinājumā gatavojam svētku kliņģeri. Šoreiz mēs izcelsim bordo sarkano ar balto, tā kā Latvijas karogu. Un dosimies ciemos pie fonda Nāc līdzās vadītājas Sarmas Freibergas. Mums nāk ciemiņi, kādi. Bērnības garša, protams, kā jau laukos, kāpos zupa bija. Svētku kūka gatavo svētku kliņģeri no kārtainās raugamīklas ar pildījumu. Tagad mēs gatavosim drumstalas. Mums ir nepieciešams sviests. Mīkstam viņam jābūt, ja? Kas dur pirkstiņš mums ir mīksts. 180 grami. Tad mēs pievienosim cukuriņu. To mēs pievienosim 80 grami. Šeit es ieteiktu izmantot svarus, jo tā uz dullo cukuru bērt drumstalās nevajag. Viņš savādāk būs mums cietas un nepatīkams. Un tad mums vajadzēs miltiņus. Principā miltiem ir jābūt dubultā, kā ir sviests. Ja mums ir 180 grami sviesta, tad vajadzētu 360 miltus. Viņām ir jābūt tādām irdenām, viņas nevar būt tādos klucīšos. Šeit ir jāstrādā ar pirkstiņiem, mēs vienkārši izdrupinām visu sviestiņu caur miltiņiem, samaisam viņu kopā ar cukuriņu. Jā, tagad viņas mums būs izcils. Nelīp pie rokām, ļoti irdenas, bet tās mēs liksim tad, kad mums būs jau gandrīz gatavs kliņģeris. Mūsu kliņģeris ir mazliet uzrūdzis, es teiktu piepūties, mazlietiņ, nav daudz, un ir gatavs doties uz krāsni. Liekam krāsnī 180 grādos un cepsim apmēram 30 līdz 40 minūtes. Mūsu kliņģeris ir gatavs, gan karsta vēl panna ir, bet mēs tūlīt tiksim galā ar viņu.
lūdzu īsumā izstāsti recepti. Kliņģerim mēs izmantojām 10 kārtēnās mīklas plāksnes, kuras mēs salipinājām kopā, pastaipījām, ielikām vārīto krēmu. Dažādas pildījumus mēs likām mogu, balto šokolādi, dateles, marmelādi, cukuru, sviestiņu. Aiztaisījām ciet, izveidojām 2 desiņas un satinām kopā kliņģerītī. Bet, principā, es rādīju jau lielāku svētku kliņģeri, bet, ja jums, teiksim, mājās ir mazāk cilvēku, jūs to varat darīt arī no 5 paciņām. Bet šis kliņģeris varētu būt uz 2–2,5 kg. Jā, kliņģeru receptes ir ļoti dažādas, bet šī recepte patiešām ir piemērota visiem dzīves gadījumiem un ir pa spēkam arī jums, skatītāji. Kā mēs kliņģeri dekorēsim? Kliņģeri mēs dekorēsim ar izkausētu šokolādu. To jūs varat darīt mājās, kad paņemiet melno šokolādes tāfelīti. Teiksim, 1 tāfelīte melnā šokolāde, 100 grami saldēs krēms un izkausājam viņu, samaisam kopā un lējām pāri. Man arī ir sagatavota baltā šokolādīte mazlietiņa. Un arī mēs viņu lējām pāri brūnajai. Tad man ir pagatavoti bezēja cepumiņi, gaiši, kurus mēs uzliekam uz šokolādīti. Tad, kad viņa nožūs šokolādīti, viņa tā kā pielips klāt. Šeit arī var izmantot dažādas ogas iemērkt šokolādē. Un man ir sagatavotas šokolādītes, pašu gatavotas dažādās krāsiņās. Šoreiz mēs izcelsim bordo sarkano ar balto, tā kā Latvijas karogu. Principā mēs arī centīsimies viņas likt šādi uz kliņģeri. Šokolādītes jūs, kā viņas pagatavo, varat aiziet uz mūsu TikTok kontu un redzēt. Es vairāk nelikšu, man liekas, ka ir diezgan skaisti. Pēdējais, ko es izdarīšu, ir pārbēršu ar pūdercukuru. Tā, mīļie, mūsu svētku kliņģeris ir gatavs doties ceļā. Pie kā mēs brauksim, es nezinu. Tas arī būs man pārsteigums. Skatieties, kā mums gāja un uzziniet, kurp mēs devāmies. Jā, es arī ar interesi skatīšos. Šodien dodamies ciemos pie fonda Nāc līdzās vadītājas Sārmas Freibergas un ielūkosimies fonda izveidotajā radošajā centrā, kas izveidots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Fonda aicinājums ir dot bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju parādīt savus talantus sev un citiem, tādējādi ar mākslas palīdzību veicinot integrēšanos sabiedrībā. Mums nāk ciemiņi, kādi! Labvakar, Sārma! Mēs esam svētku kūkas ietvaros un gatavojām gardu svētku kliņģeri, lai pasniegtu jums, lai jūs varētu nobaudīt par labajiem darbiem to, ko jūs darat. Arī mazas dāvanīgas no mūsu atbalstītājiem, lai jums saldāka un bagātīgāka ikdiena. Es jums došu kliņģeri. Paldies, paldies! Tas jums enerģijai. Sārma, gribētos dzirdēt un gribētos, lai arī mūsu projekta skatītāji uzzinātu vairāk par šo vietu, par to, ko jūs darat tik daudzu gadu garumā. Zinām, ka esat laikam dibināti 1998. gadā. Jā, 98. gads ir dibināts fonds, bet festivāls Nāc līdzās mūs ir vecāks vēl. Un fondu mēs dibinājām tāpēc, lai būtu, kā tagad saka, juridiskais jumts. Lai varētu rakstīt projekts, jo, ja raksta tikai Sārma, tas tā būtu dīvaini. Šodien jau vairāk, bet tajā laikā, jau es saku, mums ir 28. sezona. Mēs tā kā mākslinieki skaitam sezonās. Kāpēc sākām? Tāpēc, ka es pēc savas dabas esmu tāds cilvēks, kurš tā kā cīnās par taisnību. Tie tādi nērti cilvēki faktiski ir, ja? Un man likās arī, man draudzenei bija puisīts nedzirdīgs, un man likās, ka viņš arī var iekļauties un dejot, un tā tas pamazām sākās. Un tas pirmais labdarības pasākums mums bija Valentīna dienā. Un es neko nesapratu vispār, kur var atrast šos bērnus, kur viņi dzīvo, kur viņi mācās. Dienā likām sludinājumu, lai brauc, un toreiz bija vēl tie ielu bērni, un tad tos tajā laikā ar policijas uzraudzībā veda. Tas sākums bija tāds ļoti interesants, bet
Tanī brīdī mēs viņus tā kā atraisījām, tos atnākušies, viņi neko neuzstājās vēl, viņi visi bija nobijušies un tā, un es ar viņiem minēju mīklas, un viņi man apsolīja, ka viņi nākamā gadā sagatavos kaut ko, dziesmiņu vai dzejolīti, un nākamā gadā Latviešu biedrībā es ar kladīti stāvu pie durvīm un pierakstu. Jānis Krūmiņš, ko tu esi sagatavojis? Tādu un tādu dzejoli nākamais. Un tā tas viss notika, un tad pēc tās kladītes es novadīju to koncertu. Un, protams, pēc tam bija tur kliņģeri un saldumi un tā. Es saku, tad nākamgad arī tiekamies, protams. Un nākamā gadā bija 200 jau dalībnieki, un tā tas sāka vēlties tā sniega bumba. Faktiski tas vairs nav koncerts, tas jau ir festivāls liels, kurš notiek visā Latvijā. Piedalās vairs ne tikai bērni. Mums ir visdažādāko spektru funkcionālo traucējumu cilvēku, es teiktu. Pilnīgi. Nav tāda, kurš mums nav. Un tagad mums tā pirmā atlases kārta mūsu lielajam festivālam notiek video formātā. Nākamgad martā jāiesūta. Un tad visi klātienē tiekamies VF kultūras pilī. Un tad mēs no turienes iznāk jau 12 laureāti un zelta laureāti, un tad tie startē nāc līdzās Ziemassvētkos mūsu tajā lielajā gada notikumā. Es vienmēr saku, ka tā jau ir tā aizberga redzamā daļa tikai. Jo apakšā ir visa gada darbs, daudz. Šīs skaistajās telpās notiek ikdienā arī kaut kādas nodarbības, kā jums tas viss ir ieplānots? Šajās telpās mums notiek daudz nodarbības, jo tas pirmais tā var teikt, grupa, kolektīvs mums fondā radās pirms 11 gadiem, mūsu jauktais koris, kurš ir unikāls koris, tāpēc, ka tajā dzied arī cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, gan ar redzes traucējumiem, gan kustību, gan autisma spektru, gan garīgi raksturu traucējumiem. Un faktiski koris ir piedalījies abos šajā laikā bijušajos dziesmu svētkos lielajos un nodziedājis pilnu repertuāru. Wow. Protams, ka tas nav viegli, bet tad, kad mazliet pierod, mums ir ļoti labi cilvēki, ļoti labestīgi cilvēki, atvērti. Un kad atnāk, piemēram, tagad arī jaunā diriģente un diriģents, kas bija, viņi saka, nevienā korī mūs tā nesagaida. Kā mūs gaida? Ko diriģents saka, katru vārdu klausa. Un nerunā pretī. Mēs esam lieliska auditorija priekš diriģenta tādā ziņā. Protams, ka ir grūti neredzīgam, viņš neredz notis, viņam viss no galvas jāiemācās. Tad mums ir cilvēki, kuri neprot lasīt. Bez kora mēs esam nodibinājuši. Tagad mums ir ukuleļu grupiņa. Tad mēs, atsaucoties mūsu aicinājumiem, mums saziedoja akordeonus. Wow. Un šogad mums tagad ir jau akordeona grupa, mums ir perkusija grupa, mums ir zīmēšanas, līmēšanas, veidošanas grupa. Cik jūs esat kolektīvā pasniedzēji ar jums kopā? Kopā es skatos tā, ka nāk apmēram tie jaunieši ir plus mīnus 70 kaut kādi pa tām visām grupām. Tad vienmēr ir, kā saka, sēdošā vēl armija aiz durvīm pavadoņi, kas sēž. Kaut kādi 100 cilvēki apgrozās mums tā. Es domāju, tā tomēr ir tā auditorija, kas nav tā ikdienas, kā lielākā sabiedrības daļa uzskata vēlamākā auditorija strādāt ar šiem cilvēkiem. Vai jūs nenobaidīja tas darbs, ko jūs darījāt, kad jūs sākāt veidot to visu? Zinu, ka nē, tāpēc, ka ja mēs ar kori tikām galā, kas ir ļoti tāda, muzikāli ļoti komplicēta, teiksim, vienība, tad tās citas jau ir vairāk tā kā, kaut gan no tādām ukulelēm, piemēram, arī, kāds tur zina notis, vismaz zina, kur viņa augstāk vai zemāk atrodas, kāds vispār tāpat ir ar rokām problēmas. Ja? Piemēram, pēc cerebrālās triekas ne visi pirkstiņi strādā tā kā vajag. Tad mēs domājam, sākumā ukuleles skolotāji varbūt domāja, ka visi spēlēs vienādi. Es saku, nevar mierīgi, ja viņš var vienu stīgu spēlēt, lai spēlē vienu stīgu. Tad, piemēram, tur Roberts viņam stīgus pa smalku nevar. Tad mēs nopirkām basu ukuleli, lai var to stīgu sataustīt. Ja?
Jo katram tam cilvēkam ir kaut kāda sava specifika, ja? Un tad ir tam pedagogam ir jābūt tam, kurš atrod to katra to piemērotību, un tad kopā beigās jau ir labi. Viens vienu stīgu, viens 4, viens vēl kaut kā. Un viņiem, ziniet, kā daži tie jaunieši, viņi nāk uz vairākiem pulciņiem. Vienkārši viņi grib to, viņi visu, ko grib. Un tas ir forši. Tas nav tik vienkārši kā izcept kūku, bet gribētos arī uzrunāt mazliet, kas ir jūsu bērnības garša? Bērnības garša, protams, kā jau laukos, kāpostu zupa bija. Un kūkas? Omīte cepa vairāk plātsmaizes, jo kūkas man ir saistībā ar kādām tādām lietām kā kāzas un bēres, kad sanāca saimnieces un cepa kūkas. Un tad es laizīju tās ar pirkstu tās ola. Sakultās olas, tās man garšoja no tām. Lauktarts, jā. Vai jūs pati arī cepat šobrīd kūkas? Vispār man garšo Napoleons kā tāds kūka. Un tās es kādreiz pat taisīju. Es domāju, šodien man vairs nav laika, bet tad tās visas kārtiņas un smērēju tur. Un to es esmu cepusi pati. Nu, man ir tik daudz projektu, ka man kūku projekts izpaliek. Pašreiz. Bet varbūt, ka es kādreiz to darīšu. Es tagad laukos iegādājusies plīti ar cepeškrāsni, kas jau ir labs rādītājs. Un es domāju, ka jāuztaisa būtu pirmā slinkās ābolmaizes. Jā, un tas būtu? Nu, kas saliek uz baltmaiz šķēlītes, ābols šķēlītes, pārlej ar krējumiņu, ar cukuriņu. Jā, slinkās ābolmaizītes. Tā kā plātsmaizes. Principā ir plātsmaizes, jā. Man gribas arī dzirdēt tos nākotnes projektus, tomēr tie gadi ir daudz, šim projektam nāc līdzās. Un kādi ir tie jūsu nākotnes mērķi šim visam? Noteikti kaut kāda vīzija ir iezīmēta. Nu, es teiktu tā, ka mēs esam tādā ziņā tāda stabila vienība, kas neraustās turp šurpu. Ja mēs koris ir, tad mums koris jau gatavosies nākamajiem dziesmu svētkiem. Plus mēs esam ieplānojuši, ka pavasarī varbūt mēs aizbrauksim pie Briseles latviešu kora ciemos. Tad mums visi pulciņi, protams, gatavojas lielajam lielkoncertam, kas notiks Vepā, tad, kas varbūt startēs ārpus konkursus, kas vienkārši apsveiks pārējos dalībniekus. Noteikti vasaras nometni visi jau tagad gaida un jau gatavojas radošajam vakaram. Vēl jau gribētos improvizācijas teātri uztaisīt, tā kā vēl visu laiku man tā kā, jā, gribas to ļoti vēl tādu, jo viņiem ļoti patīk visiem teātri spēlēt. Mēs esam vasarās nometnē to darījuši, pirmkārt tur ļoti atraisās domāšana, enerģija un tas smiekli. C vitamīns vienkārši rodas uz līdzenas vietas. Jūs esat reāli malači deņģelīši, ko mēs ikdienā tik ļoti neredzam. Mūsu projekts arī principā ir tāds, ka mēs braucam ciemos pie tiem, kurus mēs ikdienā tik ļoti neredzam. Un cilvēkiem ir jāzina labo darbu rūķīši. Un mēs cenšamies viņus iepriecināt un skatītājus arī iepazīstināt. Liels paldies jums, ka jūs to darat, jo jūs jau darat ļoti labu darbu, lai to aizberga neredzamo daļu bišķiņu vēl pacelt virs ūdens. Jā, man liekas, ka tas ir jāredz, un arī tad varbūt kādam ir idejas skatītājiem, varbūt kāds vienkārši nāk pie jums pievienojās. Un, principā, pie jums tikt var vienkārši atnākot pie jums ciemos. Jā, mājaslapā var apskatīties adrese, un tur ir arī tā kā kontakta informācija, var sūtīt, ko vēlas Facebookā. Mēs esam... Es jums novēlu izdošanos, lai jums ir saldi svētki. Paldies. Un noteikti tiekamies uz Napoleona garšām. Labi! Paldies, mīļie skatītāji, ka skatījāties šo raidījumu. Sekojiet mums līdzi sociālajos tīklos, Facebookā, Instagram, TikTok, arī ieiet mūsu jaunumā www.svētkūka.lv un tiekamies nākamajos raidījumos. Atā!